Biofot ietvaros realizējam projektu EV Boost. EV Boost risina galveno problēmu reģeneratīvajā medicīnā, kā ātri, lēti un lielos daudzumos palielināt ārpušūnu vezikulu ražošanu. Ārpušūnu vezikulas ir bioloģiskas nanodaļiņas, ko šūnas izmanto savstarpējā komunikācijā. Tām ir liela nozīme nākotnes audu terapijās, kā arī potenciāli hronisku slimību ārstēšanā. Liela problēma ir, ka klīniskajos pētījumos to daudzums bieži vien ir nepietiekams. Mēs risinām šo problēmu izmantojot speciālu moduli bioreaktoriem, sistēmām, kurās šūnas audzē ārpušūnu vezikulas. Pats modulis palielina ārpušūnu vezikulu ražošanu, neietekmējot nec pašas šūnas, nec arī vezikulas. Projektu realizē mūsu multidisciplinārā komanda, kuru vada pieredzējusi pētniece Karība Darbute. Projekts tiks realizēts caur 3 mērķiem. Pirmais – pierādot modeļu darbību reālajos laboratorijas apstākļos. Otrais – veicot molekulārās analīzes efekta pierādīšanā. Trešais – aizsargājot intelektuālo īpašumu. Projekts nesīs pienesumu sabiedrībai, attīstot nākotnes terapijas iespējas un ārstēšanu, kā arī attīstot Latvijas biotehnoloģijas jomu un atbalstot jaunos pētniekus.